savas rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, kad viņš tos svētīja, viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs, bet tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzālēmē ar lielu prieku un bija allaž templī un teica Dievu un slavēja. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Mīļā draudze, šodien kā baznīca mēs stāvam uz Olīvu kalna. Ne metaforiski, ne sentimentāli, ne tādēļ, ka mēs šodien atceramies senos vēsturiskos notikumus, izrādot cieņu tam, kas reiz bijis. Nē. Šodien kā baznīca mēs stāvam uz Olīvu kalna ar savu liturģiju, ar savu dievkalpojumu, kā Kristus miesa, ar savām dziesmām, kas ceļās augšup, ar savām lūkšanām, kas nestas augšup, ar altāri, kas savā veidā atspoguļo mazo Olīvu kalnu mūsu vidū. Un šajā vietā mēs klausāmies Lūkas pierakstīt īpaši spilgtu teikumu. Vienu vienīgu teikumu, bet tajā Lūkas ietver visu debesu braukšanu. Viņš nešķiež vārdus velti, bet viņš saka tā: pacēlis savas rokas, viņš tos svētīja. Te ir viss. Te ir viss mūsu evaņģēlijs, te ir viss mūsu dievkalpojuma apkopojums, te ir baznīcas vēstures sākums un turpinājums. Viņa paceltās rokas. Šodien par to pārdomāsim. Tas ir viss svētības sākums. Tas ir viņa klātbūtnes turpinājums. Tas ir arī baznīcas misijas un iešanas pasaulē sākums. Tad šīs rokas, kas svētī. Šis žests nav nejaušs. Jūs jau zināt ikdienā, kad cilvēks atvadās, tas pamāja ar dievs. Pamāja ar plaukstu, ar roku, bet tas ir tāds žests uz redzi. Bet Jēzus to nedara. Jēzus paceļ rokas. Nevis pamāja, bet paceļ rokas. Tas ir cits žests no citas grāmatas, no citas tradīcijas. Kas tas ir? Tas ir priestera žests. Tas pats žests, ko senatnē augstais priesteris Ārons un sekojošie priesteri izpildīja templī gadu simtiņiem ilgi, kad pār tautu pēc dievkalpojuma. Katru reizi viss dievkalpojums beidzās ar šīm paceltajām rokām, un katrs dievkalpojums beidzās: tas kungs tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Tā arī Jēzus šeit paceļ rokas. Un notiek kas neparasts. Lūkas saka 4 vārdus, kas pārvērš visu ainu. Svētīdams, viņš tika uzņemts. Vai viņš tika uzņemts un tad svētīja visus no debesīm? Vai viņš pabeidza svētīt un tad pacēlās augšup? Nē, aina ir citādāk. Ar paceltām rokām, ar saviem vārdiem vēl mutē, ar vēl līdz galam nepabeigtu svētību. Šādi svētīdams viņš paceļas debesīs. Un tieši tad nāk šis padebes, šis mākonis, kas viņu aptver. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka svētība neapstājās. Tā netiek pabeigta, tā netiek noslēgta, tā paliek atvērta un plūstoša. Augstais priesteris, kā Ebreju vēstule saka, ieiet savā debesu svētnīcā ar paceltām rokām. Tāpēc mēs varam šodien teikt,
šīs rokas par mums nav tikušas vairs nolaistas. Tas ir debes braukšanas pirmais atklājums. Kristus žests nav atvadas. Tā ir svētība, kas arvien turpinās. Un ko mēs varam sacīt par šīm svētījošām rokām? Kas tās ir par rokām? Tās nav kādas abstraktas. Tās ir tās pašas rokas, kas Bētlemē turējās pie Marijas. Tās pašas rokas, kas Nāceretes darbnīcā strādāja ar koku un akmeni. Tās pašas rokas, kas pieskārās spitālīgajiem, no kuriem citi šausmās novērsās. Tās pašas rokas, kas lielajā piekdienā tika pienaglotas pie krusta. Tās pašas rokas, ko Toms gribēja aptaustīt, likt savus pirkstus viņa rētās. Šīs rokas tagad paceļās no Olīvu kalna. Šī svētība, kas nāk no viņa rētām. Un tas ir liturģijas pirmais žests, un tas paliek nemitīgi un nemainīgi pār mums, pār viņa draudzi. Viņš allaž tā stāv pār mums, mūs svētīdams. Pirms mēs vēl šeit esam ienākuši, pirms vēl kaut ko sākuši domāt, viņš jau mūs svētī. Nākamā svarīgā lieta, ko mēs pamanām šajos debesbraukšanas tekstos, ir mākonis, padebesis. Lūkas raksta, mākonis viņu paņēma prom no viņu acīm. Mākonis viņu apsēdza tā, ka mācekļi viņu vairāk neredzēja. Tātad svētījošās rokas pazūd no skatiena. Kāpēc mākonis? Kas tas par mākoni? Kāpēc tas tik svarīgi? Kāpēc Jēzum tur jāpaslēpjas? Un tagad nāk lielais kārdinājums, tas pats kārdinājums, kas cilvēkus ir vajājis 2000 gadus, uzskatīt debesbraukšanu par promiešanu. Uzskatīt, ka Jēzus ir aizgājis, ka viņš ir tālu, ka viņš ir kaut kur tur augšā aiz zvaigznēm, ar zelta kroni, sēdošs uz troņa kā tāls kosmisks monarhs, ķēniņš. Taču atcerēsimies, kas Bībelē ir mākonis. Mākonis nav prombūtnes zīme, mākonis ir dievišķās klātbūtnes zīme. Vai tas nav tas pats mākonis, kas veda tautu cauri tuksnesī 40 gadus? Pa dienu kā ēna, pa nakti kā uguns. Vai tas nav tas pats mākonis, kas piepildīja Mūzes sajiešanu telti, kad tā tika iesvētība? Šis mākonis tā piepildīja šo telti, ka pats Mūzes nevarēja tajā ieiet vairs. Vai tas nav tas pats mākonis, kas apklāja visu Sinaja kalnu, kad tika dota derība un kad tika dota baušļi? Tāpat tās Salamana templis. Šīs godības mākonis tik ļoti piepildīja Salamana templi, ka priesteri nevarēja veikt savu kalpošanu. Viņa krita ceļos, jo Dieva godība bija pārāk stipra tajā brīdī. Un šo pašu mākoni mēs redzam arī jaunajā derībā. Tas ir mākonis, kas apskaidrošanas kalnā ietina un apskāva Jēzu. Un no šī mākoņa runāja Tēva balss. Tas ir Dieva godības mākonis. Tāpēc mākonis nav aiziešanas zīme. Tā patiesi ir vissvētākās vietas priekškars. Tas pats tempļa priekškars, kas lielajā piekdienā pārplīsa no augšas līdz apakšai. Un tagad debesbraukšanā tas atveras no apakšas līdz augšai. Un Jēzus kā augstais priesteris aiziet aiz tā. Un ko augstais priesteris dara aiz šī priekškara? Viņš nostājas Dieva Tēva priekšā. Viņš nostājas par savu tautu, kā savas tautas aizstāvis. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs viņa rokas nav nolaistas. Šīs rokas nav pagurušas.
šīs rokas nav pazudušas. Tās ir paceltas arī šai pašā brīdī, šai stundā pār šo draudzi. Tātad debesu braukšana nekādā gadījumā nav attālums, bet tā ir klātbūtnes maiņa. Un šeit paradoks ir vienkāršs. Atcerieties, kad Jēzus staigāja pa šo pasauli, kad viņš staigāja pa Galilejas ceļiem, viņš bija ierobežots telpā un laikā. Bet tagad aiz priekškara viņš ir bez robežu. Viņš ir pie katra altāra, katrā draudzē. Viņš ir pie katra vientuļa cilvēka viņa tumšajā istabā. Viņš ir visur, savā godībā. Tātad mākonis šai gadījumā nav šķērslis, bet mākonis šeit ir Dieva maska. Kad mums šķiet, ka viņš ir klusējošs, kad mums liekas, ka Dievs ir tāls, viņš patiesībā maskējās un ir cieši tuvu klāt. Viņš aiziet no mūsu acīm, viņš aiziet, lai mēs nemeklētu viņu augšā aiz zvaigznēm, bet lai mēs viņu atrastu tur, kur viņš ir solījis būt. Tātad neuzskatīsim šo mākoni par kaut kādu sienu, bet drīzāk par vārtiem. Un tāpēc ieklausieties šajā noslēpumā. Ko nozīmē mūsu dievkalpojums? Ko nozīmē mūsu kopā sanākšana? Kāda ir mūsu dievkalpojuma jēga? Kad mēs dievkalpojumā lūdzam un saucam, Kungs, apžēlojies, tās nav tukšas debesis, kas mūs klausās, bet mūs dzird un saņem šīs pašas paceltās rokas. Tepat aiz priekškara, kas labprāt klausa un uztver mūsu nopūtas. Kad mēs dziedam gods Dievam augstībā, mēs netiecamies aiz zvaigznēm, bet mēs zinām, ka šīs rokas mūs uzņem godībā jau šobrīd pie altāra pakāpieniem. Kad mācītājs jūs uzrunā, paceliet savas sirdis, un mēs atbildam, mēs tās paceļam uz to kungu, tad notiek kaut kas neticams. Mūsu sirdis top paceltas viņa rokās, viņa svētījošās rokās. Tātad liturģija vai dievkalpojums nav kaut kāds reliģisks teātris. Tas turpina to, ko Dievs iesāka debesu braukšanā. Un tas turpinās šeit mūsu vidū, šeit virs zemes. Un kas notiek tālāk? Nākamajā brīdī mēs lasām, nāk eņģeļi ar savu jautājumu. 2 vīri baltās drēbēs, kuri parādās tieši tajā brīdī, kad mācekļi ir tā kā iestrēguši. Ne uz priekšu, ne atpakaļ. Galiliešu vīri, ko jūs stāvat šeit, skatīdamies debesīs? Mums liekas, tā ir loģiska lieta skatīties, kur Jēzus palika. Kas palika šajā mākonī? Tas ir loģisks jautājums. Kur citur skatīties? Vai mēs savas dievbijīgās lūgšanas nevēršam uz augšu? Bet šis jautājums ir reizē arī tāds ass, bet arī tāds maigs. Tas reizē ir rājiens, un tā reizē ir atbrīvošana. Šie eņģeļi saka, pārtrauciet skatīties uz vietu, kur viņa nav. Sāciet skatīties uz to vietu, kur viņš tiešām ir un ir solījis būt. Jo eņģeļi zina to, ko mācekļi vēl nezina. Kristu jāmeklē nevis tur, kur viņš pazuda, bet tur, kur viņš ir apsolījies būt. Un kur tad ir tās vietas, kur viņš ir apsolījies būt, tikt atrasts? Tas ir Dieva vārdos. Tas ir evaņģēlija vēstī, kas mums tiek sludināta. Viņš saka, mani vārdi ir gars un dzīvība. Ar tiem es esmu jūsu vidū. Maizē un vīnā viņš dod jums sevi pašu. Viņš saka, tā ir mana miesa, tās ir manas asins. Viņš sola, kur 2 vai 3 pulcēsies kopā manā vārdā, tur es būšu jūsu vidū. Tur es esmu atrodams. Un kur vēl? Pie nabagā, pie izsalkušā,
pie ieslodzītā. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazajiem, to jūs esat darījuši man, saka Jēzus. Tik ļoti viņš identificējās ar šīs zemes pabērniem. Un te ir debesu braukšanas 3. atklājums. Varbūt visdrosmīgākais no visiem 3. Kristus paceltās rokas turpinās caur tavām rokām. Ne metaforiski, ne simboliski, bet tā ir kustība, kas atkārtojās mūsu ticībā atkal un atkal. Tad, kad esat saņēmuši šo viņa svētību, jūs esat aicināti iet un svētīt citus. Jūs ejat pie saviem tuvākiem vai pie tālākiem, jo jūs Dievs ir izredzējis ne tikai svētīt, lai jūs tiktu svētīti, bet arī jūs paši kļūtu par svētītu savā vietā, savā apkārtnē. Kādreiz mācītājus sauc par svētītājiem, par svētniekiem, jo mācītāji nemitīgi uzliek rokas, nemitīgi novēl kādam svētību, un tas ir pareizi. Tas ir viens no mācītāja svarīgiem uzdevumiem – svētīt visus apkārtnē. Bet tas neatiecas tikai uz mācītājiem. Tas attiecās uz ikvienu no mums, ikvienu no jums. Jūs arī esat svētība. Jūs esat svētītāji citiem. Piemēram, vecvecāki nemitīgi svētī savus bērnus. Ar Dievu vārdiem, ar lūkšanām, tiešā veidā sakot to un netiešā veidā darot to. Un mums nevajadzētu kaunēties no šīm svētībām. Mums vajadzētu viņas dot daudz un bagāti, kā Dievs svētī mūs. Un tā arī teikt, Dievs tevi svētī. Un šie vārdi, un ticēt šiem vārdiem. Jo caur mums, caur mūsu mutēm, caur mūsu rokām Kristus svētība plūst pasaulē. Kad tu mierini kādu bēdīgo vai raudošo, kad tu iepriecini kādu, kam ir skumjas, kad kādam draugam vai nedraugam klājās slikti, sniedz palīdzīgu roku, kad tu godīgi dari savu darbu tajā vietā, kur Dievs tev licis, kad tu pildi savu aicinājumu, tu esi Dieva rokas, tu esi Dieva maska. Dievs strādā caur tevi, Dievs svētī šo pasauli caur tevi. Un tādā veidā mēs apliecinām, ka mēs paši dzīvojam zem Kristus svētījošām rokām, ka viņa bezgalīgā laipnība nemitīgi plūst pār mums. Kā mēs katru dievkalpojumu beidzam? Kas ir tas gaišais vaigs, kas spīd pār mums? Kas ir tā vaiga pacelšana pār mums? Vai tā nav viņa bezgalīgā labvēlība, ka jūs esat nemitīgi mīlēti un žēloti? Ka viņam ir nemitīga uzmanība pret jums un vērība, mīlestības vērība? Ka ne mats no jūsu galvas nenokrīt bez viņa ziņas? To vēsta mums debesu braukšana. Tas ir mūžīgs atgādinājums, ka jūs esat svētīti. Jūs esat sargāti, jūs esat turēti un uzturēti ar viņa svētījošām rokām. Un šeit baznīcā, protams, mēs to apzināmies un jūtam īpaši spēcīgi, kad dzirdam šos žēlastības vārdus, kad saņemam viņa dāvanas. Un tāpēc mēs varam uztvert pavisam personīgi šos beigu vārdus, bet tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzālēmē ar lielu prieku un bija Alleša templī, teica un slavēja Dievu. Tā ir kristieša dzīves ritms, tā ir viņa liturģija, tā ir dievkalpojums, kurā mēs dzīvojam. Mēs saņemam no viņa svētību un dodam tālāk šo svētību. Un nobeidzot, draudze, skatieties uz altāri. Tur tūlīt tiks pacelta maize, tur tūlīt tiks pasniegts vīns, tūlīt skanēs vārdi: tā ir mana miesa, tās ir manas asinis. Un sakiet, vai tās nav tās pašas rokas, kas toreiz Olīvu kalnā? Tās pašas rokas, kas turpina svētīt.
Šis altāris ir Olīvkalns. Šī telpa ir mākonis. Šī liturģija mūs ieved iekšā aiz priekškara. Tā ir labā vēsts. Tas ir liels noslēpums, kas ar mums notiek. Un tādēļ šodien, kad iziesiet par baznīcas durvīm, nestaigājiet kā bāriņi, kas palikuši vieni. Neizejiet ar skatienu, kas iestrēdzis pagātnē vai mākoņos. Izejiet ar atziņu, ka pār jūsu galvām, pār jūsu mājām, pār jūsu darbu, pat pār jūsu dziļāko vientulību joprojām ir izstieptas viņa rētotās un svētījošās rokas. Tātad šeit nav stāsts par šķiršanos, bet par to, ka debesis burtiski ir ielauzušās mūsu vidū, ka priekškars ir vaļā un caurredzams, ka Kristus nav tālu, bet viņš ir tuvu, ka mēs esam daļa no viņa ķermeņa. Un tāpēc, kad pasaule rīt jums vaicās, kur ir tavs Dievs, neatbildiet ar pārgudrību, atbildiet ar savu mieru, ko esat saņēmuši no šīm rokām. Atbildiet ar savu prieku, kas tāpat kā mācekļiem nebeidzas līdz ar redzamā Jēzus pazušanu, bet tikai tā pa īstam sākās. Atcerieties, jūs esat svētīti. Jūs esat svētīta tauta. Jūsu augstais priesteris nenolaiž savas rokas pār jums. Un tāpēc jūs droši ejiet tālāk no Olīvkalna savā ikdienā un paši esiet Dieva maska šai pasaulē. Atcerieties, mākonis ir vārti, svētība ir sākta un viņš ir šeit. Tuvāk par tavu elpu, dziļāk par tavu sirdi. Ticiet tam. Āmen.